Planēta Zeme. Jau vairāk nekā 4 miljārdus gadu tā riņķo ap Sauli, radot un uzturot dzīvību. Tikai uz mūsu planētas plūst ūdens, un atmosfēra ap to piemērota dzīvās dabas attīstībai, augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. Paši sevi dēvējam par homo sapiens, jeb saprātīgo cilvēku. Cilvēks ir bezgala sarežģīts ģenētiskais materiāls, kuru veido sievietes olšūnā un vīrieša spermatozīdā ietvertās informācijas savienošanās. Tā rada jauna cilvēka sākumu, katru no mums. Var droši sacīt, ka ik viens esam unikāls un neatkārtojams. Biedē vienīgi fakts, ka visā pasaulē savas pārgalvības un dulluma dēļ bojā iet tūkstošiem bērnu, kas liek apšaubīt homo sapiens, jeb saprātīgā cilvēka spējas kontrolēt pašam sevi. Tikai pagājušā gadā Latvijā nopietnus veselības traucējumus guvuši vairāk kā 23,000 bērnu un pusauģu. Protams, bērni pēc dabas ir ziņkārīgi un ļoti ieinteresēti apkārtējā vidē. Izrādot ziņkārību, viņi gūst pieredzi. Pavisam citādi ir ar pusauģiem. Viņi ļoti labi apzinās robežu, aiz kuras kļūst bīstami. Tomēr tieksme pēc adrenalīna ir stiprāka par saprātu. Tādēļ rodas sajūta, ka tieši pusauģiem ir tieksme uz tādu kā pašiznīcināšanos. Pēc valītes mēs ar draugiem braucām mājās. Mēs bijām iedzēruši, un šofers arī. Un tad mēs tur sakāvāmies, un viņš mani tā kā pagrūda uz elektroakumulātora. Šausmīgi sāpēja galva, spieda visu krūšu rajonu ļoti stipri un izteikts halucinācijas. Желание адреналина или чего, это желание, глупость какая-то вот, ну, секундная, которая испортила мне всю жизнь. Vispār jau cilvēce ir dalāma divās daļās – praktiķos un teorētiķos. Tieši praktiķi visbiežāk iekuļas visādās nepatikšanās. Jura vecāki nolēma mājās taisīt remontu. Viņiem nezinot, Juris uz māju uzaicināja draugus, lai kopā ar čipsiem un alu nosvinētu savu dzimšanas dienu. Ballīte notika nepiemērotā un burtiski dzīvībai bīstamā vietā, jo no katras rozetes rēgojās elektrības vadi. Testing! Kāpēc tu nesties tagad uz manīm? Kaut arī sadales skapī bija izslēgti drošinātāji, puiši ar šo nelielo ķibeli viegli tika galā. Kailie vadi izrādījās liktenīgi, jo Rodžers tos iebāza mutē. Ieva izsauc ātro palīdzību. Slimnīcā ārsti konstatēja mīksto un cieto augšleju apdegumus, kā arī neatgriezeniskus bojājumus virslūpas un deguna pamatnes audos. Lai varētu normāli ēst, Rodžeram rekonstruēja mutes dobumu. Pārgalvības cena izrādījās invaliditāte uz mūžu. Diemžēl mums nākās ārstēt tikai tos, kas nonāk līdz mums. Pašos smagākos gadījumos viņi nonāk morgā. Un jebkurā gadījumā tie audu bojājumi ir ļoti smagi, dziļi. Ņemot vērā, ka audu patiesībā tā rupi runājot uzvārās, ja, un to atjaunošana nav iespējama, nereti, it sevišķi smagākos gadījumos, nākās amputēt ne tikai pirkstus, bet arī locekļus. Ir bijuši gadījumi, kad roka visā garumā, apakšstilbu līmenī, teiksim, kāju. Un, diemžēl, tas atstāja invaliditāti uz visu mūžu. Augstās temperatūras dēļ cilvēka dzīvībai bīstamas ir jau zemā un vidējā sprieguma traumas. Lielākā daļa tās gūtas muļķības dēļ, jo gan elektrolīnijas, gan transformatoru apakšstacijas ir aizsargātas. Te ir ītajā vienkārši! Tādēļ jauniešiem ir jāveic mērķiecīgas darbības, lai vispār tām tiktu klāta. Iegūtās elektrotraumas ir viena no bīstamākajiem apdeguma veidiem.
Tas skats pie it sevišķi vidējas sprieguma traumām, kas tiek gūtas transformatoros un ir smagākās no tām, ar kurām mums nākās saskarties. Audi ir tik tālu bojāti, ka praktiski atgādina sadegušas žagarus, tur atjaunošana nav iespējama. Un amputācijas tiek izdarītas maksimāli ātri, lai glābtu cilvēku dzīvību, jo bojātie audu sabrukšanas produkti nonāk asinsritē un līdz ar to rada papildus bojājumus. Lai arī cik absurdi tas neizklausītos, jāsaka, ka Jānim ir laimējies. Pagājušā gada 13. septembrī viņš ar draugu gāja pastaigāties un izdomāja rāpties elektrolīnijas stabā. Mēs ar draugu spēlējāmies, tad draugs uzrāpās elektrības stabā un tā kaitināja mani. Tad es arī uzkāpu un tad mēs tur sakāvāmies un viņš mani tā kā pagrūda uz elektroakumulātora. Tad Jānis sajūta ļoti spēcīgu elektrības triecienu. Bija sajūta, ka strāva iziet caur visu ķermeni. Un tur mani pievilka, tad atlaida un es tā nokritu un tad savainoju kāju vienu. Un tad, kad es atguvos, tad rokas tā sāpēja. Ja, tad bija atbraukusi policija un ātrā palīdzība. Vēl gaidīja ugunsdzēsējus ar kāpnēm, lai noceļ lejā. Visā šajā briesmīgajā negadījumā visvairāk cieta Jāņa rokas. Es nevaru saliekt tā pirkstus šeit, bet šeit nevaru iztaisnot. Tā, bet kustināt es varu. Tad vēl no kājām ādu ņēma un uz rokām arī lika. Tikai 10 gadus vecais Jānis jau pārdzīvojis neskaitāmas operācijas. Tagad pagaidām ir jau uztaisītas bērnu slimnīcā uztaisīja 8, un tagad Gaļezerā taisīs 2. Kaut arī šajā briesmīgajā situācijā Jāņa draugs neapjuka, liktenīgais negadījums draudzību izjauca. Viņš skrēja, pateica vienai tantei, lai piezvana ātrai palīdzībai, un tad skrēja pie manas mammas un pasauca. Brīdī, kad notikusi nelaime, nedrīkst apjukt vai rīkoties spontāni. Vajadzētu noteikti zvanīt atbildīgiem dienestiem. Tas ir telefons 112, nosaukt precīzi adresi, ja tas ir iespējams, noteikti nosaukt, kas ir noticis. Un laikā, kamēr atbrauc šie glābšanas dienesti, ja jūs pats esat nonācis elektriskās strāvas iedarbības zonā, tad katrā gadījumā vajag mēģināt saglabāt vēsu mierīgu prātu. Jāsaprot ir tas, ka no šīs strāvas iedarbības zonas mēs varam tikt ārā tikai pārvietojoties, neatraujot kājas no viena no otras. Tas ir varbūt šļūcot, varbūt lecot ar lecieniem, bet pats galvenais tad neatraut šīs kājas viens no otras, lai nerastos soļu spriegums, kas var ietekmēt jūsu dzīvību. Ja jūs redzat, kad ir nonācis cits cilvēks šīs strāvas iedarbības zonā, tad sausām darbiem mēģināt viņu atbrīvot no šīs strāvas iedarbības. Ja ir savs koks vai nūju, varam mēģināt šo vadu pabīdīt no viņa nost. Ja ir lāpsta cirvis, varam mēģināt tad pārcirst šo vadu. Mamma 16-gadīgajai Martai bija nopirkusi sarkanu riteni un melnu riteņbraucējas ķiveri. Viņas mammai šķita, ka tā izskatās stilīgi. Taču Martai ķivere nepatika, un tamdēļ viņa to parasti aizmirsa mājās. Toties nekad neaizmirsa ausīs ielikt austiņas, lai ceļā klausītos mūziku. Šoseja bija brīva. Ceļa labajā pusē stāvēja Oskars un māja. Tas bija negaidīti. Marta metās viņa virzienā un pēkšņi ieraudzīja mašīnu. Marta atmodās tikai slimnīcas palātā. Neatcerējās, ne kā viņu sauc, ne kur viņa dzīvo. Klīniski to sauc par amnēziju, ko izraisa smadzeņu satricinājums. Jāņem vērā, ka arī pēc ārstēšanās šādas galvas traumas pilnīgi bez sekām nepaliek.
Tīņu pārgalvībai nav robeža, un situācijas, kurās viņi iekuļas, ir standarta. Uz šo interviju Liene atbrauca ar riteni. Pēc autoavārijas pagājis gandrīz gads, bet viņa vēl ar vienu nelabprāt vizinās mašīnā īpaši jau tumsā. Pēc valītes mēs ar draugiem braucām mājās. Mēs visi bijām iedzēruši. Un šofers arī. Viņš bija vienīgais, kam bija tiesības. Bija tumšs nakts. Un es nezinu, varbūt tāpēc, ka viņš bija iedzēris, viņš nenovaldīja stūri. Mēs nobraucām no ceļa un mašīna apgāzās. Kombinācija alkohols, ātrums un tumsa izrādījās liktenīgā. Es atceros tikai kaut kādas kāņas, stikli plīst, un pēc tam es pamodos slimnīcā. Es sasitu galvu, jā, un varbūt tāpat bija labāk, es zaudēju samaņu, kas neatceros visu to murgu. Mašīna bija saspiesta, un viņas draugu ugunsdzēsējiem nācās no tās izgriezt. Meitene slimnīcā pavadīja vairākus mēnešus. Mēs bijām 4. Es sēdēju aizmugurē. Es nebiju piesprādzējusies. Šobrīd es to ļoti nožēloju, jo es aizmugurē nekad nesprādzējos. Tas ir ļoti stulbi. Bet tā man bija liela mācība. Un tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es tā darīju. Kopš tā laika es vienalga visu laiku piesprādzējos, vienalga vai es esmu priekšā vai es esmu aizmugurē. Ja kāds sēžas pie stūres alkohola reibumā, tas nozīmē tikai to, ka ar viņa smadzenēm ir tik lielas problēmas, ka ar saprātu te rēķināties nevar. Homo sapiens, jeb saprātīgais cilvēks, ir izgājis, vienkārši nav mājās. Tad nu visas cerības liekamas uz tiem, kuri nav dzēruši, jo pārgalvības cena bieži vien jāmaksā visu mūžu. Te jāsāk ar filozofisku jautājumu. Mēs ietekmējam notikumus, vai notikumi ietekmē mūs? Ja palūkojamies uz ceļu satiksmi, tad jautājot gājējiem, vai zināt ceļu satiksmes noteikumus, apgalvojums būs noteikti viens un skaidrs. Kurš nemāk iet pa ielu? Mēs visi to mākām, mēs visi mākam izmantot satiksmes noteikumus, lai atrastos uz ielas. Ja pajautājam autovadītājiem, kā ir ar jūsu zināšanām, tik ilgi jāmācās autoskolā, kā var nezināt satiksmes noteikumus. Bet kur notiek lūzums? Kādēļ šogad 4 jaunieši Jūrmalā zaudēja autoavārijā dzīvību? 6 jaunieši netālu no Zaubas izgaisa viņu dzīvības. Pavisam nesen motocikls ar pasažieru, arī 2 jaunieši. Avārijā par jaunietes kāju ārsts cīnās, lai to nebūtu jāamputē. Kur paliek zināšanas? Kur pagaisa viss tas, kas viņos ir? Dažreiz pat šķietami nevainīga jauniešu spēle var novest pie smagām sekām. Daudz dzīvokļu māju pagalmos var redzēt, kā zēni dzenā bumbu. Nereti gadās, ka bumba izripo uz braucamās daļas, un slimnīcā nonāk tīņi, kuri skrienotai pakaļ uztriecas braucošam transporta līdzeklim. Šādā situācijā klasisks ir trieciens pa apakšstilbu. Nespēlēt šeit bumbu! Ārsti tās dēvē par bamperu traumām, kas patiesībā nozīmē nopietnu kaulu lūzumu. Pārgalvības un neapdomības dēļ uz ceļa gūtās traumas visbiežāk ir ar īpaši smagām sekām. Nekad nebūs iespējams nosargāt katru pārbrauktuvi, peronu, autobusa pieturu vai sliežu posmu, kontrolēt jauniešu uzvedību ikvienā sabiedriskā transporta līdzeklī. Tāpēc katram pašam ir jāizvērtē, vai ir vērts tik ļoti riskēt ar savu dzīvību. Pirms daudziem gadiem notika kāds traģisks negadījums ar 15-gadīgo Edvīnu. Viņš stacijā bija norunājis randiņu ar Zaigu. Edvīns stāvēja uz perona lokomotīvas priekšā un jutās kā pilnīgs muļķis, jo Zaiga neatnāca. Vilciens aizvēra durvis un uzsāka kustību. Pēkšņi Edvīns ieraudzīja, ka Zaiga skrien un metās viņai pretī. Sekoja trieciens. Edvīns sajuta šausmīgas sāpes. Vilciens bija sadragājis kāju,
un Edvīns būtu nosiņojis, ja tobrīd blakus neatrastos cilvēki, kuri izsauca ātro palīdzību. Vienā vārdā sakot, tas ir šoks. Tas ir šoks, jo tajā brīdī vilciens, kurš sver vairākas tonnas, pārbrauc pāri cilvēku rokai vai kājai, kas un tajā brīdī ir, un šī ekstremitāte tiek saspiesta starp vilciena riteni no vienas puses un sliedi no otras puses, un būtībā tādā cilvēcīgā analogu mēs varētu pielīdzināt, ka tas ir milzīgs, traumējošs blenders, kurš tajā brīdī samaļ visus šos te mīkstos audus, arī kaulus pārējos, jebkuru cilvēku ķermeņa daļu, kas tajā brīdī ir saspiesta, un būtībā tā ir ļoti, ļoti smaga trauma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Neuzmanība. Tā vienā vārdā var raksturot to, kādēļ jaunieši cieš uz sliežu ceļiem. It īpaši tie, kuru skola vai mājas atrodas sliežu ceļu tūmā, dažkārt vilcienu un sliedes uztver nenopietni. Tās faktiski kļūst par daļu no viņu spēļu laukuma. Vladimirs ar draugu bērnībā bija puišeļi, kuri īpaši neuzklausīja gudras pamācības. Viņiem gribējās visu pamēģināt un pārbaudīt pašiem uz savas ādas. Ja kāds teica, ka kaut ko darīt nevajag, tad tieši tas bija jāpamēģina. Ну да, у меня был друг, он старше, чем я, наверное, на 4 года был. И у него вечно какие-то идеи такие были, ну, где-то пошалить, где-то что-то. Ну, вот, наверное, с того времени у меня это и осталось, что вот все можно, все, что говорят, что нельзя, это все наоборот, только интереснее, только веселее. Ну вот, и в детстве, да, мы запрыгивали на станции, где поезд, ну, медленно ехал. И где-то 30 километров ехали до Даугавпилса. Там делали в обратную сторону то же самое, приезжали, и нам это казалось весело. Мы даже на ходу перепрыгивали эти вагоны, но мы даже на секунду не представляли себе, наверное, насколько это опасно. Tajā liktenīgajā dienā Vladimiram, lai nokļūtu mājās, kāds gabaliņš bija jāpaiet ar kājām. Viņš nolēma uzlēkt uz garām braucošā vilciena trepēm. Šo vienīgo reizi Vladimirs nokļūdījās. Vilciens nogrieza viņam kājas. Как раз такое утро было, дождик начал моросить, и вот тут я понял, что вот, ну, выживу или не выживу. Ну, начал молиться, тут посмотрел, что из незастегнутого карманчика телефон не вывалился. Тут я не мог вспомнить в шоке этот номер телефона, куда звонить, но все-таки как-то дозвонился в этот Glābšanas dienestu. 10 minūšu laikā atbrauca 4 ātrās palīdzības, taču Vladimiram šis laiks likās kā mūžība. Я понял, что очень больно. Ну, такой получил удар. Ну, очень больно было. Действительно, это было так больно, что просто я когда открыл глаза, ну, я сознание не потерял, ничего, открыл глаза. Вот только тогда, когда открыл глаза, я просто не поверил. Там некоторые части, ну, не буду так уже в подробностях рассказывать эти все страхи, но там потрогал руками, и я понял, что, ну, вот и все. Вот я и уже больше и не поиграю в футбол и ничего остальное, и не покатаюсь на велосипеде и так далее. Kad notika nelaime, Vladimira dēliņš bija tikai 8 mēnešus vecs. Viņa sapnis bija kopā ar dēlu spēlēt futbolu. Vladimirs saprot, ka viss, kas noticis paša muļķības dēļ. Мне маме моей стыдно в глаза посмотреть, потому что она уже меня вырастила, выкормила, столько всего вложила. И на такой глупости, на какой-то вообще, ну, которую я сам не могу объяснить, для чего это нужно было. Это какое-то секундная какая-то вот такая желание адреналина или чего это желание, глупость какая-то вот, ну, секундная, которая испортила мне всю жизнь. Atcerieties, ka sekunde neprāta, aizraušanās, neuzmanības vai pārgalvības vienā mirklī līdz nepazīšanai spēj izmainīt pilnīgi visu. Atcerieties, ka vilciens iet pa sliedēm, un tam nav iespējas jūs apbraukt. Katram pašam jāpārliecinās par savu drošību. Pirms dzelzceļa šķērsošanas ir jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens. Ja? Un ko vēl gribās teikt, tad, teiksim, ja arī tas vilciens sastāvs stāv, tad līšana pa apakšu vai kāpšana pāri stāvošam sastāvam
nav drošāka nekā, teiksim, šķērsošana sliežu ceļu tieši ritošā sastāva priekšā, jo tas vilciens jebkurā brīdī var izkustēties priekš tā cilvēka, kurš kāp pāri vai lien pa apakšu, jau nav zināmi tie nosacījumi, kad vilciens izkustēsies. Bet ja viņš izkustās, tad sekas atkal ir, es teiktu, briesmīgas. Traģēdija pavisam negaidīti var notikt arī pašu mājās. Īpaši, ja tā saistīta ar vieglprātīgu attieksmi pret gāzes vadiem un ierīcēm. Ko, Ādam? 17-gadīgais Artūrs, parasti vecāku prombūtnes laikā, uzņēmās atbildību par jaunāko māsu un brāli. Todien sildot pusdienas, viņš gaisā sajuta gāzes smaku. Artūrs saprata, ka kaut kas nav kārtībā ar virtuves stūrī nolikto gāzes plīti. Zinādams, ka, lai notiktu sprādziens, pārāk liels daudzums gāzes telpā nemaz nav vajadzīgs. Viņš steidzīgi rīkojās. Katrā dzīvoklī aiz gāzes plīts vai citu veidu aparatūras atrodas noslēgkrāns. Un šādā situācijā ir skaidri redzams, ka noplūde ir piemēram no plīts vai no skaitītāja. Tad pirmais, ko vajadzētu izdarīt, ir noslēgt šo krānu. Līdz ar to arī pārtrauks dabasgāzes noplūdi un varēs sagaidīt mierīgi avārijas dienesta meistarus. Vēl ir jāņem vērā to, ka nedrīkst lietot atklātu uguni, nedrīkst ieslēgt un arī nedrīkst izslēgt elektriskās ierīces, jo tās var radīt dzirkstavu. Jāreitinās, ka kur slēpjas tā bīstamība dabasgāzes noplūdei. Ja notiek sprādziens, tad ļoti liela iespēja pastāv, ka var sagrūt ne tikai dzīvoklis, bet arī visa māja. Protams, tiks bojāts īpašums un, protams, ka var arī iet bojā daudz cilvēku. Tieši tādēļ ir ļoti uzmanīgiem jābūt ar šīm lietām. Un, piemēram, ja jūs jūtat kādreiz no kaimiņu dzīvokļa gāzes smaku, ir noteikti jāzvana Latvijas gāzei uz numuru 114, jo tas jau apdraud ne tikai šo dzīvokli, bet visu ēku. Lai notiktu sprādziens, gāzes koncentrācijai gaisā ir jābūt tikai no 5 līdz 15%. Tad sprādzienu var izraisīt pat zvans pie durvīm. Ja cilvēki ir pietiekami izglītoti, šādu liktenīgu apstākļu sakritību ir diezgan viegli novērst. Taču, ja kāds lieto atklātu uguni, ieslēdz vai izslēdz elektroierīces, kas rada dzirksteli, sprādziens ir neizbēgams. Tā ir eksplozija. Būtībā jebkuras gāzes eksplozija, viņi ietver sevi vairākus šos patoloģiskos faktorus. Pirmkārt, tas ir karstums, pirmkārt, tie apkārt lidojoši priekšmeti, un treškārt, tā ir pati gāze. Šis sprādziens ir ļoti ātrs, un bieži vien cilvēki nespēja paspēt acis pat ciet, kas ir savādāk, kas ir liesma. Tātad pirmās noteikti cietīs acis, tas ir būtībā aklums. Un skaidrs, ka tā ir trauma. Tas sprādziens ir tik liels, ka tas jaunietis lidos pret sienu, pret kaut ko atsitīsies, tas būs traumas. Plēsošas traumas tās ir. Tās ir bieži vien arī tas spiediens tik liels, ka arī pārplīst, plaušas. Nevarēs elpot būtībā. Un tās ir, būtībā tas ir tāds granāts sprādziens. Lai tā nenotiktu, ir jāatceras, ka dabasgāzei nav smakas. Tai speciāli tiek pievienots odorants. Tas tiek darīts tam dēļ, lai saprātīgais cilvēks sajūtot gāzes smaku, nekavējoties zvanītu gāzes dienestam, nevis mēģinātu pats labot gāzes plīti. Mēs ar viņu māsu bērnībā vienmēr pagriezām gāzi un palaidām viņu ilgāk, lai pēc tam pieliek to sarkociņu klāt, tad ir tas gāzes plaukšķis, kas vienmēr pēc tam ir. Un to gāzes smaku tad es no tā arī no bērnības atceros. Un ja runā tieši par to gāzes smaku, tad man nāk prātā viens atgadījums, kad šeit pat manā kaimiņtāpā es gāju lejā. Es neatceros, kur es gāju, bet tas fakts, kad es sajūtu to gāzes smaku. Un tā vietā, lai es piezvanītu, es nepiezvanīju, es domāju, ka kā man to darīt, ja gan jau kāds to cits izdarīs. Jo mums tepat mājās dzīvo daudz vecu tantiņu, un viņas vienmēr piezvan kādam, vajag vai nevajag. Un tad par laimi kāds bija tomēr piezvanījis, jo, kad atbrauc tas avārijas dienas, tad, konstatēja, ka kaut kāda problēma te arī bija. Un gāzes avārijas dienas Dāna lūdzu. Atcerieties, ka avārijas dienesta izsaukums ir bezmaksas, un neviens nekad jūs nenosodīs par šādu zvanu. Taču pilnīgi iespējams, ka jūs izglābsiet daudzu cilvēku dzīvības. Kā mēs zinām, nesen arī bija Liepājā sprādziens.
kur iegruva faktiski dzīvoklis. Bija daudz cietušie un viens bojā gājušais. Un arī pasaules praksa rāda, ka, diemžēl, šīs avārijas notiek. Liepājas namā notikušais sprādziens nogalināja vienu, bet radīja veselības problēmas 9 cilvēkiem, tostarp 2 bērniem. Mazliet vēlāk sprādziens notika arī kādā Rīgas namā. Tur cieta jauns vīrietis, kurš vēl ilgi ārstēsies slimnīcā no ļoti smagiem apdegumiem un traumām. Šogad mūsu apdeguma centri ievesti vairāki pacienti, kas iestājas sakarā ar gāzes eksploziju, un kā rezultātā viņi dabūja plaši un dziļi apdegumi, un sakarā ar to stāvoklis viņam visiem faktiski ir ļoti smags. Un gribu pateikt, ka vismaz vienam pacientam tā eksplozija sanāka narkotikas lietošana rezultātā. Statistika ir nepielūdzama. Diemžēl liela daļa nelaimi notiek tieši atkarību ietekmē. Pēdējos gados jauniešus skārusi kāda psiholoģiskās baudas un vienlaikus lēnās pašnāvības forma, ko pieņemts saukt par spaiss. Tas tik tālu deformē cilvēka apziņu, ka saprātīgais cilvēks vairs nespēja atšķirt halucinācijas no realitātes. Spaiss nav jaunības atrakcija, kuru smadzenes aizmirst kā ķēžu karuseli ar sekojošo vemšanu. Spaiss visbiežāk ir karuselis uz mūžu. Pirmās minūtes, kad sākās efekts, bija ļoti smieklīgi. Likās jautri, viss kustās, griežās, interesanti. Un pēc tam sākās tāds, kā, es nevaru teikt, pilnīgi viss izmainījās. Sāk palikt ļoti nelabi no smiešanās, gribējās principā vēmt un likās, ka ne tikai tu vienkārši vēms, bet kad izvēms visu savus iekšējos orgānus, visu, kas vienkārši tev ir iekšā, kad tas viss tiks saplēs. Šausmīgi sāpēja galva, spied visu krūšu rajonu ļoti stipri un izteikts halucinācijas. Redzes halucinācijas, kad krāsu izmaiņas, līnijas, kaut kas mainās, dzirdes halucinācijas, šausmīgi trokšņi. Liekas, ka pat nevar saprast, vai tā ir sirds, kas skan tajās ausīs, vai tas ir apkārtējā vide. Cilvēki, kas lieto narkotikas, neredz apkārtējo pasauli. Viņu tā pa īstam šeit nemaz nav. Uz lielceļa, ikdienas darīšanās vai mājās, viņi var būt pat ļoti bīstami. Cilvēki tic, ka jūtas labāk vai darbojas labāk, vai ir vienkārši laimīgi, kad lieto narkotikas. Tie ir kārtējie maldi. Viņi laikam mirst. Agrāk vai vēlāk narkotiskās vielas cilvēku fiziski iznīcina. Principā es kļuvu bezpalīdzīga pilnīgi. Un cilvēki, apkārtēji cilvēki, vispār viņiem bija pilnīgi vienalga. Es arī sanāk 8. klasē mācījos, es nebiju ne pārāk liela, ne arī kā savādāk. Redz, ka tas ir bērns, bet viņi arī iet garām, skatās, kā pēc apdzēries, salietojies bērns vienalga. Bet to, kad, piemēram, viņi neaizdomājas par to, ka tas bērns vispār nesaprot, ko viņš dara tajā brīdī. Lāsmas pieredze lietojot spaisu bijusi ļoti īsa. Tagad meitene piedalās Stop Drugs rīkotajās akcijās. Kustība nodibinājās brīdī, kad spaiss bija nopērkams bodītēs gluži kā maize. Dažāda vecuma un tautība cilvēki apvienojās kustībā, lai izdarītu to, ko nebija spējīga izdarīt valdībā. Mēs aizvērām visas 60 tirdzniecības vietas. Tagad pilsētā vairs nav nevienas tirdzniecības vietas. Un tātad mūsu atbilde bija droša un stipra, un mēs uzvarējām šos narkotirgoņus. Vislielākā problēma ir tiem jauniešiem, kuri klīst pa ielām. Tiem, kur nav ko nodarboties, viņi iekļūst sliktās kompānijās. Viņi piedāvā uzpīpēt spaisu, sakot, ka tas ir labi. Pirmo reizi viņi piedāvā to izdarīt pa velti. Nākamreiz jau šiem jauniešiem ir jāmeklē nauda. Tad, lai atrastu naudu, viņi sāk zakti un pievērsties visādām sliktām lietām. Šobrīd Stop Drugs aktīvisti nosprauduši jaunus mērķus – izveidot rehabilitācijas centru un pievērst jauniešus sportam.
Tiek nodrošinātas bezmaksas sporta nodarbības, rīkotas sacensības. Netiek atteikts pilnīgi nevienam. Andrejam ir 17 gadi. Narkotikas viņš lieto jau no 13 gadu vecuma. Viss, protams, sākās kā joks, un tā arī turpinājās līdz brīdim, kad Andrejs atjēdzās Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Что мне нравится делать? Гулять с друзьями, отдыхать. Ну да, гулять разные понятия есть, как бы. Не знаю, гулять. Покурить что-нибудь, ну. Или еще не знаю, что-нибудь там. Таблетки какие-то. Много разного всякого есть, как бы. Puisis par mūziku un grāmatām neinteresējas jau sen. Arī par sportu palikušas tikai skumjas atmiņas. Спорт, не знаю, 6 лет на плавание ходил, потом на бокс ходил больше года, потом как-то так получилось, что как бы, ну так получилось, не знаю, начал курить. Jebkurš cilvēks vēlas no dzīves gūt prieku un izvairīties no sāpēm, bet nav viegli to izdarīt pasaulē, no kuras tu ik pa laikam vienkārši atslēdzies. Просто в кому все просто отключился и все, упал просто и все. Покурил и просто вот так вот, рухнул просто и все. Ничего не было. Разные, как бы я видел, да, разные там. Видел тоже такой покурили, например, да. Идем, говорит, у меня там вообще, говорит, легкий как будто обваливается, говорит, ну, смешно даже как-то стало, говорит, у меня легкие внутри аж все рушится, говорит, ломается, как будто, говорит, все, я сейчас умру, как будто. Lai cik dzīves priecīgs Andrejs neizklausītos, patiesībā viņš ir sapratis, ka izredzes uz laimi viņam ir krietni sašaurinājušās. На самом деле, когда сидишь реально, и понимаешь потом, что ты уже до больницы дошло, как бы, что уже там и на учете стою, ни права, ничего, никуда там, ни в мореходку там, например, не поступить, никуда не могу, просто не работать, ничего вообще никакого нельзя. То же самое, как сел в тюрьму, ты вышел, то все уже никуда не работать не можешь, ничего. Так же самое, в принципе, это есть. Katrs cilvēks tiecas būt laimīgs, jo patiesa laime ir liela vērtība. Taču, ja cilvēks neizdzīvo, par laimi nevar būt nerunas. Man ļoti daudz jaunu cilvēku, jaunieši, kas ir atgriezti dzīvē pēc šīs reanimācijas nodaļas, pēc reanimācijas, kas ir bijuši vai mums kāds zēns izdzīvoja, kas bija pārlietojis narkotikas, viņam bija klīniskā nāve, daudz zēni izdzīvojuši pēc traumām, daudz zēni izdzīvojuši, kam ir kājas un rokas noamputētas, tad milzīgās ciešanās bijuši, kas bijuši daudz mēnešus komā. Tad visi šie jaunieši, protams, tie pārsvarā zēni, protams, viņi, es domāju, ir īstie skolotāji saviem draugiem jauniešiem, jo tie, kas viņiem apkārt, viņi saprot, kādas ciešanas ir piedzīvojis tas viņa draugs. Ārprātīgas ciešanas. Un par to neviens jaunietis nedomā. Šie jaunieši būtībā stāsta par to, par dzīves jēgu. Tikai tad, kad tev ir atrauta roka, kāja, vai tu esi palicis akls, vai tu esi palicis ratiņkrēslos, uz visu mūžu, tu saproti dzīves vērtību. Tu saproti, it kā tu esi kruts, tu esi stiprs, tu esi muskuļains, bet īstenībā tā dzīvība baigi trauslā. Un tāpēc es domāju, ka tieši ir ļoti svarīgi, cienījamie mīļie jaunieši, saprast, cik svarīgi ir būt veselā ķermenī tai dzīvībai. Kad tavu jēga ir būtībā attīstīties, ne tikai baudīt dzīvi, jo principā šīs patoloģijas jau notiek dzīves baužu rezultātā, kad jaunietis intensīvi grib baudīt dzīvi. Un tāpēc es gribu aicināt jauniešiem, kā tas daudzās ārzemēs, kad jaunieši tieši nāk un aprūpē sanatorijās, reanimāciju nodaļās, iet uz morgiem un paskatās, te ir tavs draugs, un te viņš nav. Un tā bija viena sekunde, kas tavu draugu vai tavu dzīvību atņēma. Tā ir viena nesaprātīga sekunde. Katru gadu Latvijā mirst ap 150 bērnu. Vienā lielā Rīgas skolā tās ir veselas 5 klases. Katru dienu desmitiem jaunieši gūst traumas barā vai vientulībā. Tas notiks arī šodien. Kad nelaime notikusi, bijušo nekad vairs nevarēs padarīt par nebijušu. Bez tā visa varētu iztikt, ja vien mēs apzinātos, ka esam homo sapiens. Saprātīgais cilvēks. Saprātīgais.